Kā notiek ģenētiskā koda pārtulkošana jeb translācija? Translācija ir olbaltumvielu sintēze pēc matricas RNS nukleotīdu secības. Lai notiktu translācija, ir nepieciešams matricas RNS pavadiens, transporta RNS, kas piegādā aminoskābes un ribosomas. DNS pavadienā ir 3 secīgas bāzes, ko sauc par tripletu. Tās kodē vienu aminoskābi. Komplementārā matricas RNS pavadienā 3 secīgas bāzes sauc par kodonu. Kopumā iespējami 64 kodonu veidi, kas kodē 20 aminoskābes. Viens starta kodons AUG, kam atbilst īpaši aminoskābe metionīns, 60 kodoni kodē pārējās aminoskābes, un 3 kodoni atbild par translācijas apturēšanu. Translācija vienmēr aizsāks ar starta kodonu, AUG, kam atbilst aminoskābe metionīns. 3 kodoni UAA, UAG un UGA ir stop kodoni, kas pārtrauc olbaltumvielu sintēzi. Tiem nav atbilstošas aminoskābes. Un 60 kodoni kodē 19 aminoskābes. Aminoskābes atkodē izmantojot matricas RNS kodu tabulu. Transporta RNS piegādā ribosomās noteikts aminoskābes. Katra transporta RNS spēj atnest noteiktu aminoskābi. Trans-RNS ir līdzīgi krustam, vienā tās galā ir antikodons, kas ir komplementārs matricas RNS kodonam. Kodona kodēta aminoskābe atrodas uz attiecīgā transporta RNS. Trešā sastāvdaļa ir ribosoma, kas sastāv no 2 sastāvdaļām – mazās subvienības un lielās subvienības. Tās savienojas tikai translācijas brīdī. Pie mazās subvienības piesaistās vienmēr matricas RNS, bet pie lielās piesaistās komplementāri transporta RNS. Lielajā subvienībā ir 4 vietas. P piesaistes vieta, kurā piesaistās pirmais transporta RNS. A piesaistes vieta, kurā piesaistās nākamais transporta RNS. E vieta, kur pārvietojas brīvais transporta RNS no P vietas, kā arī vieta, kur atrodas enzīms, kas ar peptīdsaidu savieno abas atnestās aminoskābes.